Latvijas futbola virslīgas 3. kārtā pirmo reizi sezonā spēle notika uzvaras pieminekļa pakājē. Olimps uzņēma Skonto. Uzreiz jāsaka, ka Olimps šajā mačā nereiz neizveidoja labu vārtu gūšanas epizodi, un mēs baudīsim Skonto vārtu guvumus. Pirmajā puslaikā Artūrs Karšauskas vārtus guva pats, vienreiz uzsita pārlikne, bet īsi pirms pārtraukuma arī pazemoja Olimpa vārtu vīru Oskaru Draģi. Otrā puslaika ievadā Vitālijs Smirnovs panāca 3-0, bet aptuveni 100 sanākušos skatītājus ar saldo ēdienu pacienāja Jurijs Laizāns. Pie centra pārtraucot Olimpa uzbrukumu, pieredzējušais pussargs pamanīja, ka no vārtiem tālu izgājis Draģis un no centra apļa bumbu ielidināja vārtu tīklā. Spēles beigu rezultāts Olimps 0, Skonto 4.